Jā, labdien, dāmas un kungi. Augustā mēs diezgan intensīvi šeit netālu esošajā Zasas parka centrā arī darbojamies un strādājām. Un tagad tuvojas gada beigas, tad tomēr bija tā doma un vēlme arī iepazīstināt, noprezentēties par to, kā tad ir bijuši nozīmīgākie darbi saistībā ar Zasas mūžas vēsturisko, bet arī arheoloģisko izpēti, ko mēs esam secinājuši, ko mēs neesam secinājuši, bet ko mēs cerams vēl secināsim tālākajos izpētes posmos, un nedaudz arī ieskicēšos nākamos darbības virzienus un posmus. Un jā, kā jau Gundarī minēja, es esmu Andris Šmēr no Latvijas Universitātes vēstures un filozofijas fakultātes, un nodarbojos gan ar viduslaiku, gan ar jauno laiku arheoloģiju un vēstures pētniecību. Jā, pēc, varētu teikt, lielāka pārtraukuma man arī sanāca, to pateicoties iesaistēs Zasas izpētē, arī ieskaties jauno, un arī varētu teikt, visam jaunāko laiku vēstures posmiem un vēstures liecībām. Bet es tie domu tā, ka mēdam 50 minūšu un stundas laikā īsi ieskats pārskats par to, kas tad īsti paveikts. Un pēc tam es tiešām ceru, ka būs neviens vien jautājums, ka būs saruna ierosinājumi, ieteikumi, varbūt interesanti papildus informācija no jūsu puses, kas mums arī varbūt tad noderēt jau tālākajos darbos. Bet, jā, ja jūs atceraties, varbūt redzējāt atcīmos, tad šāda aina dažas dienas augusta nogalē bija vērojama. Tas parkā, kur ir šī izolīti, kādreizējā mūžas centra rūpas, kur netālu mēs arī veicām arheoloģiskos izpētes darbus. Un, kā jau Gundarī minēja, mēs organizējām pēc pašvaldības gan iniciatīvas, gan vēlmes, gan ļoti ciešu atbalstu un entuziasmu, bet arī tiešām pēc tā nekas nebūtu noticis arī. Un šajos izpētes darbos mēs arī centāmies pirmo reizi tās vēsturē saprast, kāda īsti ir bijusi būvēstura šai mūžai, ko mēs varam pateikt, skatoties uz zemes slāņiem, skatoties uz kādas samlietas mēs atrodam, kādas būļu fragments mēs atrodam, censies noteikt arī iespēju robežās ārējo kontūru, ēkas izmērus, ko mēs arī, kā minējuši, arī veiksmīgi izdarījām. Bet šie darbi nesākās tukšā vietā, un ir tiešām vairāk pētījumi, kas ļoti tieši ietekmēja to, kādā veidā mēs veicām šos izdarbumus. Un viens no šādiem pētījumiem ir pirms 2 gadiem, 2021. gadā, veiktais arī Latvijas Universitātes ģeoloģijas nodaļas asociētā profesora Jāņa Karuša, veiktais zemes skenējums ar ģeoradaru, ar palīdzību arī tika mēģināts noteikt, kur zemes atrodas kāds interesantāks konstrukcijas, ja būvi paliek, tas saucamās anomālijas. Jūs varat redzēt šo lauku, kas tika nostaigāts gandrīz 20 profilos, un arī ģeologiem pēc viņu domām izdevās izdalīt arī vairākas koncentrāciju vietas, vērts pievērst arī tālāk uzmanību. Turklāt ļoti atšķirīgi dziļumu pakāpi. Pagaidām mēs vēl nevaram dokumentēt šīs dziļuma atšķirības, bet, piemēram, atsevišķos gadījumos šis ieskicētais divapus dziļums izskatās, ka varētu tiešām atbilst šiem senākajiem Zasas mūžas pamatiem, iespējams arī kādreizajā mūžas centra pamatiem. Jāņem arī vērā, ka šī izdevumi bija tāds pārbaudas darbs, pārbaudas uzdevums, centiens par saprast, kāda ir zeme, kāds ir kultūras slānis un kāds ir tās liecības šajā teritorijā. Vai es noteikti ir jāpiemina arī Kristiņas Dreiks atstādītā aino parku vēsture, kas, varētu teikt, tiešām ir ļoti iedvesmojoša, kas sameklēja daudz analoģijas tieši attiecībā uz parku šīs teritorijas veidošanos. Tas sniedza mazāk informācijas tieši par mūžu, arī vietas vēsturi, bet tas stāsts par šo tālas attīstību pēdējos 30 gados. Jāsaka, ka par Zasas mūžu ir ļoti
pētījumi, kas būtu līdz šim veikti. Un Latvijā kopumā gan muižu vēstures pētniecība norisinās ļoti aktīvi un ir neskaitām daudz un kvalitatīvu pētījumu. Zemgala muižām, Vidzemes centrālās muižām, kā Daugavas krastu muižām, veikot, piemēram, Sēlijas teritorija ir savā ziņā apmanīgi jāatzīst. Pētījumu par šī reģiona muižām būtībā nav. Un arī par Zasu ir pieejams tikai viens pētniecisks raksts. Tas ir kolēģi Jānis Vilgalja arhitektūras vēsturnieku pētījums par Zasas muižu parku. Viņš mēģina salikt kopā informāciju par īpašnieku maiņu, par dažādām arhitektūras stilu, iespējamām ietekmēm, izmaiņām muižu plānojumu. Lielā mērā skatoties uz to, kas notiek ar muižu parku tieši 20. gadsimtā. Jo arī kopumā skatoties arhīvu liecības, jāatzīst, ka par Zasu nav tik daudz arī par teikt. Un šī ir iespējams vienīgā vizuālā liecība, kas tiek tiešām varētu masveidā publicēta un apkārtot un tiražēta saistībā ar Zasas muižu, gan Dāņu Bruņu, gan Jānis Vilgaljas pētījumu, tad arī video Štovsku nesen izdotajā darbā muižu Latvijā 5. sējumā. Diezgan gan šo pašu pētnieku vidū būs nelielas raksturīgas domas par to, kas tā īsti ir par ēku, tā ir kas ir tikus nodezināta 5. gada revolūcijas laikā, jo tā ir tāda vasaras rezidents, kas uzbūvēta pēc šīs revolūcijas, tur šīs versijas būs pietiekami atšķirīgas. Bet jāatzīst tiešām, ka paradoxālā kārtā par Zasas teritoriju mums nav citu attēlu, citu vizuālu materiālu, ne zīmējumu, ne paskašu, ne fototēlu. Nestoties uz to, ka tik uzkos apkārtnē ir jau 19. gadsimta nogalē darbojušies arī vairāk fotogrāfi, vietējie iedzīvotāji, zemnieki, bet tā etnogrāfiskā gaisotnē vairākas reizes fotogrāfēt, šādās arī Nacionālā vēstures muzeja krājumā, bet no šī reģiona, no šīs muižas, tomēr attēli nav palikuši. Jāatzīst, ka arī kopumā Latvijā par muižām viduslaiku beigās, 17. gadsimtā attēlu lepus, ja būtībā pirmie attēli parādīsies jau tikai 18. gadsimtā, ja pēc tam sasniegšu skices kontūras, kas mēģinās dot šo pirmo priekšstatu par to, kādas ir arī attiecīgā celta beigas. No viens puses, tas nebūtu neiztevis ar šo informācijas trūkumu, bet diemžēl tas mums neļaus rekonstruēt, piemēram, ārējo veidolu, fasādes, izskatnes, krāsojumu un tāda veida lietas. Toties ir Latvijas Nacionālajā arhīvā atrodami atsevišķi plāni, kas attiecās uz 19. gadsimtu. Pēdējais plāns ir 1921. gadā, Latvijas agrārās reformas skaitām. Tāpēc ļoti detalizētais visu ēku skaitījums, bet šis iespējams ir tā senākais detalizētais 1889. Gada plāns, arī var redzēt šo Zasas muižas centru, kur mēs redzam arī to ēku izvietojumu. Tas būtībā saglabājas arī vēlāk 20. gadsimta laikā, vietā, kad dažas ēkas pazudušas, bet, nekādas būtiskākas pārmaiņas nav tikušas veiktas un arī apakšā. Apgāztais kronis, ko mēs redzam, tad tā ir arī kādreizējā kungu mājas vieta, kas tad arī piesaistīja mūsu uzmanību. Un pavisam neilgi pirms 5. gada revolūcijas notikumiem, kas Zasā izvērsās pietiekami aktīvi, mēs redzam līdzīgu plānojumu, protams, arī visu muižu teritoriju tiek tālāk aprakstīta un uzzīmēta un fiksēta. Bet tas kodols tas ir saglabājies nemainīgi. Un šķiet, ka skatoties šos 18. un 19. gadsimta dokumentus, Zasas muiža 19. gadsimta vidū ir bijusi spēcīga saimnieciska vienība, spēcīgs saimniecisks centrs ar pietiekami aktīviem zemniekiem, ar ļoti aktīvu saimniecisko dzīvi un darbību. Tad tiek arī atsevišķos dokumentus, piemēram, šis tāds kopīgs raksturojums Zasas muižu, kas, protams, Latvijas Nacionālā arhīva, Latvijas valsts vēstures arhīva fondā
kurš tiek arī uzskaitītas šīs pamatas darbības jomas, bet iededzinātava, kas visticamāk tiek izmantot arī vēl 20. gadsimtā, tāpat arī alus brūzes, Franklīna darītava, kas 19. gadsimtā ir savā ziņā viens lielāks muižas neatņemams elements. Un ir šī infrastruktūras elementi, gan ceļi, gan arī satiksmes augo, kas tiek nodrošināti un uzturēt kārtībā. Un, protams, arī ir pietiekami liels zemes apjoms, tad vairāk kā 3010 apstrādājām zemes un neapstrādājām pārstrādājām meža zemes, un arī kurvi visticamāk, vairāk kā 5000 desmitības. Un tā rūpētinot, ja tas ir viens hektārs, tad vairāk kā viens hektārs. Pagaidām mums nav liecība par to, kā ir norisinājusies šī ikdienas dzīve tās muižā, gan 18. gan 19. gadsimtā, kāds bijušas, piemēram, muižas saimnieki un zemnieki savstarpējās attiecības, vai bijušas kāds, nemieru vēstures, bet kopumā šī muiža, kas iespējams neskarē būtisku vietu tās īpašniekiem kā rezidences vieta, iespējams atskaitot vietējos īpašniekus un greigus, kurus 1830. gadiem ir muižas saimnieki. Bet iepriekšējiem saimniekiem drīzāk tā bija tiešām kā ienākumu gūšanas vieta, kā saimniecisks centrs, kas arī izskaidro šo salīdzinoši nelielo rezidences, mītnes vietu, kūmāju un ļoti apjomīgās plašās saimnieciskās mītnes. Bet mūsu pētījumu pamat uzdevums tomēr bija censties saprast un iegūt vairāk informāciju par pašiem zasas pirmsākumiem, par šiem senākiem laikiem, par kuriem ir tikai ļoti nelieli iemeļējumi un viena no tādiem tiešajām liecībām, kas ir saglabājusies, tā ir vēl esošajā Ukraiņu baznīcā esošā plāksne, kas ir veltīta Alekam Velinkam 1575. gadā. Un tieši ar viņa vārdu saistās arī pirmais zasas vārdu pieminējums 1559. gadā, 16. gadsimta vidū. Šī zasas muižas apkārtne Tīksene tiek izveidota Alekam Velinkam. Kāda ir bijusi viņa nopelni, kāpēc viņš izpēlījies šo lēni, ko viņš bija plānojis darīt šajā vietā, par to tālākas informācijas nav. Līdzīgi tāpat kā mums nav arī tieši liecība par to, kas īsti ir izcinājies 16. gadsimtā zasas, 15. gadsimtā zasas apkārtnēm, jo vēlajā dzelzs laikmetā pirms puskakariešu teritoriju iekļaujās sēļa dzīvotajās zemēs, netālu atrodas arī Antūžu apēdņu zemi, kas ir viens no 9. līdz 12. gadsimta arheoloģiskajiem pieminekļiem, attiecībā uz viduslaikiem, tādu tiešu liecību nav. Ir, protams, atsevišķi saucamie kalnakmeņi, svētkmeņi, uprakmeņi, līdzīgas ļoti nosacītas kultu vietas, bet tomēr to vēsturiskā nozīme izcelsme drīzāk saistām ar mūsdienu folkloru, mūsdienu jauniem vietvārdiem, nevis ar viduslaiku, jauno laiku vēstures liecībām un norisēm. Līdz ar to 16. gadsimts, tās pirmstāsts, tagad vidus vai gadsimta otrā puse, tās pirmsākumi, tas parādās tiešām tikai saistībā ar šo izlēmšanas gadījumu. Tiek arī nerēdz, ka 1570. gadu tieši Velnīns arī tas, pateicoties, kuram tiek uzdevta arī pirmās zasas nodevēja baznīca, kas pēc tam tiek vairākas reizes pārbūvēta. Bet tomēr arī šeit nekāda plašāka dokumentāra apstiprinājuma nav, un arī šī norāda par Velnīnu saņemto lēmi, šo zemes gabalu, ko viņš saņem savā rīcībā, kā mēs zinām, pēc pārstāstiem baznīcu vizitāciju grāmatās. Līdz to tas
sākums it kā iezīmēs, bet tas tomēr ir pietiekami neskaidrs. No vienas puses, skaidrs, ka arheoloģija nekad nespēja satūrties ļoti precīzus jautājumu. Jā, tiešām 509. gadā vai 561. gadā kāds saņem šo zemes visu noteikti. Bet arheoloģija var sniegt ļoti plašu un arī pamatotu argumentētu atbildi, plašāku stāstījumu par to, kāda ir bijusi dzīve šajā teritorijā, kā tā ir veidojusies, kā tā ir nozīmējusi, kas ir mainījies, pateicoties cilvēku darbībai dažādos gadsimtos, bet nepiesaistīties jau konkrētiem gadskaitļiem. Jo, teiksim, arī šāda tik ļoti nesena kronoloģija, tik nesena notikumi, arī nav katējami ar dažādām zinātnēm metodiem, jo tie pārāk nesena. Ja mēs satiecībā bronzas zelta laiku izmantot šo radioaktīvo logotņu datēšanu, var noteikti precīzākus kronoloģiskus ietvarus ar kādām artefaktām un kādiem būvēm, tad attiecībā uz galviem laikiem tas tomēr nebūs ietekmes. Šie pamatājums jāskatās uz dažādām salietām vai arī uz stratigrāfiju. Līdz ar to ļoti būtisks informācijas avots ir tieši ultraslānis un to, kāda ir dažādu slāņu secība, kādā tiek nonākam tieši izrakuma gaitā. Šie arī bija daži no apsvērumiem, kas mums lika izvēlēties izrakumu laukumu vietu, respektīvi mēs izvēlējamies pavisam nelielu, kaut kā apmēram 5x5 metrus lielu, tad apmēram 25 kvadrātmetrus lielu izrakumu laukumu, pavisam netālu no šīm izlīgu grupām, kas ir ļoti labi redzams ainavā joprojām, kas uzņēma kā orientīrs visai šai muižas centra telpai. Un mums ir vēl krītāt uz ēkas dienvidietu uz stūri, kas tiekam labi iezīmējās arī zemes reliefā, tad nedaudz redzams arī virs zemes. Stūris mums interesē, tāpēc, ka tas mums ļauj ieskatīties gan ēkas iekšpusē, gan arī paskatīties uz slāņiem ārpus ēkas sienām. Līdz ar to mēs cerējam iegūt informāciju par būvvēsturi, respektīvi par to, kāda bijuši dažādi būvniecības posmi. Skatot arī, varbūt mēs varētu arī nonākt līdz kādam secinājumam par šo senāko pirmo būvniecības periodu, gribētu teikt gadu vai datējumu, bet apmēram, kad mums būtu bijis šis senākais būvniecības periods. Protams, ka šis izvēlētais izrakuma laukums ir visam mazs un neliels, mēs skatāmies visu muižu kompleksu. Mēs varētu taisīt atbalstu vai katrs tur ieraudzīt mazu sakaru kvadrātiņu. Šajā savās kartēs, gan ārstiskajā kartē, gan multilaterāliskajā kartē, kur ir iezīmēts mūsu izpētītais izrakuma laukums. Kuru mēs apzīmējam ar pirmo izrakumu laukumu, cerot, ka būs arī 2., 3., 4. un varbūt vēl vairāk izrakumu laukumu nākamajos pētniecības posmos. Bet tad, ja jūs skatāties uz šo izolītu teritoriju, tad uz dienvidiem no tās arī vajadzētu ieraudzīt šo atzīmēto izrakumu vietu. Izrakums mēs redzam kopā ar Vēstures filozofijas fakultātes studentiem. Viņiem tā bija arheoloģiskā laukdarba prakse. Viens no veidiem, kā varētu teikt, tieši praktiski taustām iepazīt arheoloģiju, saprast, kā notiek arheoloģiskie izrakumi. Tāpat mums piedalījās arī virkni kolēģu darbus vadīja, tehniskais vadītājs vadīja arī mans kolēģis Rudolfs Brūzis no Senekārtiskā muzeja Latvijas Vēstures institūta. Līdz ar to mums ir tāda pietiekami daudzpusīga un daudzveidīga pētnieku komanda. Ja tomēr to, ka šīs sagrēdāmie kultūrslāņi augšējās skārtas bija veidojušās, varētu teikt, 20. gadsimta laikā, tur arī bija izveidojies zināms apaugums, tad mēs izvēlējāmies, varētu teikt, jaunu pētniecības metodoloģiju, respektīvi sākumā izmantojot arī lielu mehanizēto tehniku, respektīvi nelielu lineju eskalatoru, ar palīdzību tika noņemta
paņem šis visais plāns, kas bija veidojies pēdējā gadsimta laikā, bet tajā brīdī, kad jau atsadās noteiktas, ķieģeļu konstrukcijas laukumeņu pamati, parādījās turšais kultūras slānis, ko ir atstājuši šīs vietas iedzīvotāji senākos posmos. Tad mēs pārgājām uz koku darbu, jūs arī redzat šajā attēlā, ekskavātors vēl stāv blakus, tad varbūt vēl vajadzēs palīdzēt tādā brīdī, kā noņemt, bet studenti jau ir sākuši šīs vietas attīrīšanu ar lāpstāpu un vēlāk arī ar nelielajiem rīkiem. Turklāt, arī tālākajām izpētes gaitā, būtībā tikai izmantots roku darbs, gan cenšoties pēc iespējas rūpīgāk, maksimāli rūpīgi izsmelt kultūras slāni gan celtas iekšpusē, gan ārpusē, un turklāt arī visu laiku veicot gan aprakstīšanu, gan arī fiksāciju, kas ļauj pēc tam izveidot pārskatu par šiem arheoloģiskās izpētes darbiem. Fiksējot gan augstumus, gan slāņu atšķirības, gan arī atsevišķi šīs atsektās konstrukcijas, struktūras, kāds iezīmējās kultūras slānī, fiksēt arī senlietas, kaut gan nebija daudz, mēs apmēram 40 senlietas, aptām 4 dienās augusta nogalē. Turklāt, par kādiem nedaudz vēlāk parunāsim, bet tās tiešām labi raksturojam atsevišķus mūžas dzīves aspektus. Ja, bet tā arheoloģiskā pētniecība nozīmē gan šo slāņu noņemšanu un atsekšanu, gan arī visas izpētītās iegūtās informācijas arī momentām fiksācija. No tā varētu teikt, ka kopumā izskatījās mūsu izrakuma laukums jau tuvojoties noslēguma beigām, mēs redzam šo sasas mūžas kungumájas rietumu stūri, kur ir šo izvirzījumus, tie ir kontraforsi, kas ir iebūvēti pie rietumu sienas, lai atbalstītu. Jāsaka, ka ķieģeļi, kas bija tik kaļķēlām, bija ārkārtīgi zemes kvalitātes, būtībā šķilās pa plāksnēm, pa šķilām jau izpētes laikā. Līdz ar to tikai dažos gadījumos mums iespējams tikt pie kaut kādiem ķieģeļu izmēriem un paņemt ar atsevišķi jaunas paraugus. Šī mūrējuma kvalitāte bija ārkārtīgi slikta. Viens mēs skatījums, ka šī kvalitāte ir slikta, ir tas, ka pēc 1905. gada ugunsgrēkiem, kad 2 reizes rudens laikā muižas tiek nodedzināti, vismaz tāds parādās policijas ziņojumos par 5. gada revolūcijas laikā notiecējiem postījumiem. Pēc tam šī ēka netiek atkārtota un apdzīvotība šajā vietā vairs neturpinās. Un iespējams, ka pateicoties postošam ugunsgrēkam, arī šie mūri ir kļuvuši pietiekami mazastīgi. Iespējams arī, ka šie kontraforsi ir iebūvēti vēlāk laika posmā, nevis tad, kad 19. gadsimta vidū ir tapusi redzamā ķieģeļu sīna, kur mēs fiksācijā zīmējumā rakstam šāda veidā, mēs ļoti redzam šos izbirušos ķieģeļu vietas caurums, kas arī norāda šos līdz no šīm zemo vietas kvalitāti. Nevajadzētu domāt, ka tā bija slikta būvniecības kvalitāte, iespējams tiešām, ka tas ir šo pēdējo ugunsgrēku prosīšanas rezultāts. Skatoties uz būvēsturi, tas, ko mēs redzam šajā stūrī, kā ir tas, ka ir bijušas vairāk būvniecības kārtas, tas gan ļoti slikti, varētu teikt, grūti vai sarežģīti, visus šos vārdus pielietot bija nodatēti, es atrast tieši konkrēto datējumu laika posmu, kad tie ir tapuši, jo tomēr nebija konkrētiem slāņiem, nebija saistām kādu konkrēti datējoši artefakti. Un
viena no liecībām, ko ir laika gaitā mainījušās, šīs būvniecības tradīcijas un pieejas, tad mēs redzam arī šajā profilā, arī šī dienas sienām, otrās sienām, kas gāja paralēli upei, ka ir bijuši kādreiz tieši lauku kameņu pamati, bet pēc tam iepriekšējais mūrējums ir notīrīts, un pēc tam virsū ir uzbūvēts jau nākamais slānis virs šīs javas slāņa, kas vispār uzbūvēts, lai izlīdzinātu kādreizējās trūkas. Vai tas ir saistīts ar centieniem vēl pēc iekārtiem izmantot šo ēku, vai tad attiecināms 19. gadsimta beigām, bet arī tiek fiksētas kāds pārbūves muižas kompleksā, ko mēs tomēr, diemžēl, pateikt nevaram. Un arī tūmā esošā būvbedre, kurā pat iezīmējās viena stakļa vieta, respektīvi, tad liecība par to, ka ir bijuši arī sastāvnes apkārt pamatiem, un es ticamāk arī šie remontāri ir skāruši augšējos stāvus, ne tikai pamati, ja tomēr nesniedza informāciju par šo kronoloģisko secību, kāds ir datējums šiem slāniem. Bet, teiksim, tā relatīvi mēs varam izsekot vismaz divas, varbūt pat arī vienā visdījās pēc 3 šādiem būvniecības slāņiem, kas secīgi ir attīstījušies. Gribam nepaplašinot ēku, jo turklāt arī pamatu bērni šajā kultūras slānī īsti tomēr neiezīmējās. Un šie atbalsta kontraforsi, kas, varētu teikt, bija izveidot, lai atbalstītu šo ķieģeļu sienu, bija ļoti interesanti veidot, jo pēdīgi likti šī augšējā daļa likta uz izlīdzinātu malslāņa, kāds arī no ārpus noklāta, tad ļoti tālēks zilu gaišu, kad valdoši, varētu teikt, apletumu, jau līdz to, ka maz netieši norāst arī šo fasādes pēdējo toni, kas ir bijis visticamāk līdz 1905. gadam ugunsgrēkiem. Bet šeit tas ir redzams šos slāņus, kas ietver kontraforsu, tādā trešākā krāsā, tādā secīgi slāņiem, mēs varam izsekot šiem dažādiem mēģinājumiem nostiprināt, izskaitot šeit var redzēt nedaudz lejās slīpiem, viens slāns, kas iespējams arī veidos, lai stiprinātu pašu kontraforsu, nodrošināt arī tā stabilitāti. Un tas, kas parādījās šajos profilos un arī griezumos, izbēguma laukumā, ka kaut kādā posmā, kad ir sākusies būvniecība, šī teritorija pirms tam ir tikusi izmantot kā lauksaimniecības teritorija, kā tīrums. Precīzāk mēs nezinām, vai kāds pūdus audzēts, vai graudau, vai kas cits. Viens no šiem dušajiem zemes slāņiem, mēs pie paša attēla apakšas, tas ir raksturīgs šādām lauksaimnieciskām teritorijām, krastīgi intensīvi mēslotas, kas ir regulāri izmantotas, un pēc tam tā ir pārsekta ar sārta slušmālu slāni, kas pielaiks gan izlīdzināja šo teritoriju, gan arī kalpoja kā hidroizolācija nākamās būvas. Domājams, ka pirms šī hidru izmantošanas te ir bijis mešs, jo kas ir tiks nodedzināts, un dažās vietās iezīmēs arī kā pelnu slāņi, kas bija kronoloģiski bijuši senāk par šo tīrumu laiku posmu. Līdz ar to ir iespējams, ka mēs varam runāt par ļoti nelielu apdzīvotību, bet vispār neapdzīvotību šajā teritorijā vismaz līdz 17. gadsimtam, kad šeit tiek ierīkots tīrums, un vēlāk jau, domājams, 19. gadsimta laikā jau tiek izveidot šī pakāpeniski izveidot šī konkrētā būšas, konkrētais stūms.
jo arī ārpusē esošie atradumi un lielākā daļa no šiem atradumiem nāca tieši no šīs ārējās daļas un virskārtas. Tie bija attiecināmi uz 19. gadsimta sākumu. Viens interesants objekts vai struktūra, ja tā var teikt, kādu mēs arī identificējam, bija tā saucamā saimniecības bedre, kur tika atrast arī vairāk dzīvnieku kauli, gan arī atsevišķas ļoti, varētu teikt, nelielas, maznozīmīgas trauku daļas, kas varbūt arī norādīja uz to, ka atsektā ēka, vismaz tā daļa, kur mēs arī izpētījām, ka tā ir saistīta ar saimniecisko darbību. Tā nav tāda reprezentanta prestiža kruku māja, bet tā ir vai virtuves daļa, vai saimniecības zona, un liela daļa no tiem pašiem virtuves atkrituļiem, kurš vienkārši tika izliet ārā un nopludināti tuvākajā apkārtnē. Ekoloģiski domāšana tajā brīdī, protams, nebūs kā un svarīgākais ir pēc iespējas ātrāk un ērtāk un vienkāršāk veidā atbrīvoties no ēkas iekšienē, teiksim, arī virtuves darbos radītajiem apkārtnēm. Šādas saimniecības bedas ir ļoti norāde uz tādām aktivitātēm, kā tā arī šis saimniecības bedas slīdi pagāja. Neturpinājām darbus, slīdi pagāja ar profilu, būtībā sekojot tieši reliefu līmeni. Šeit šajā nelielajā griezumā pie dienvidas sienas, mēs arī varam redzēt šos slāņus, kas ir saistīti ar dažādām būvniecības fāzēm, bet, kā es minēju, tur nebija ļoti konkrēti tieši kronoloģisku datējumu. Līdz ar to šī ēkas ārpus, kas mums sniedz zinām ieskatu būvniecības vēsturē, nesniedza pastāstīja, varētu teikt, tādu relatīvu stāstu par to, kā šī vieta ir tikusi pakāpeniski apdzīvota, iespējami pēdējos 300 gados, bet bez kādām precīzām kronoloģiskām piesaistēm. Tāpēc mūsu cerības lielā mērā saistījās arī ar nosacījumu ēkas iekštelpu, kur uzvārds jau bija krietni dziļāks, ja mēs piedalījāmies jau 2 metru dziļumā, skatoties no zemes virskārtas, vai apmēram pusotru metram kā vietām. Šis arī ir skats pēc izrakuma beigām, kuriem mums izdevās identificēt arī noteiktu, varētu teikt, kronoloģisku secību. Ja mēs skatāmies šiem dažādiem slāņiem, tad, ja ieskatās apmēram 30 centimetri zem šajā virskārtas, var redzēt deguna jostu, kurā ir arī atsevišķi šī baļķa fragmenti, redzami. Tā visticamāk ir, varētu teikt, pēdējā apdzīvotības līnija. Atkal domāju saistām ar šiem 5. gada, protams, tas bija Lūkas slānis, Dāvas slānis. Un arī šie iespējamiem griestu grīdas dēļ, kas tur bija sakratuši, arī visticamāk bija tā radušies tieši šo konkrēto uguns dalējumu rezultātu. Un pēc tam jau sekoja ļoti skaidri izdalāms iekšējais apdzīvotības slānis. Apmēram pusmetru griezumā, ieskaitot arī šī vidējā lata sākas, tad redzēt, bija tāda neliela vairāk ķieģeļu līnija, kas iespējams iezīmēja pirmo tīras līmeni, jo tajā līmenī beidzās šis, varētu teikt, iekšējais kultūras slānis. Un sākās tāds silsu malu vietējums, un pēc tam pašā sākās, varētu teikt, ļoti interesants slānis, kur tika atrasts arī vairākas sarunvietas, kas iespējams bija saistīts ar teritoriju, kas sākotnējā posmā atradās ārpus Muižas kunga mājas, bet kas vēlāk, visticamāk, šajā 19. gadsimtā ir tikus apbūvēta. Respektīvi, tas, ko tas tumšais slānis, ko mēs redzam pašā apakšā, kas turpinājās apmēram nepilnu metru, tas varētu būt šis kronoloģiski senākais posms. Varbūt mēs pat varam attiecināt 17.
milzu malu pildījumu mūsu to senāko vīriešu kārtu, kas iedod šo senāko dzīves līmeni, kuru kronoloģiju mēs nezinām. Bet mēs pieņemam, tas varētu 18. 19. gadsimta arī skatoties uz tiem automobīļiem. Un tad seko, varētu teikt, šis saimnieciskās darbības slānis, kas raksturojas vispār šīs ar iespējams virtuves aktivitātes šajā ēkas daļā, kas nostādās ar 5. gada ugunsgrēku. Tā ir tāda kronoloģiska schēma, ja tā drīkstētu teikt, ko mēs saskatām un mūsu balstoties tieši par šo iekļauts iekšējās daļas vēsturi. Un būtībā iezīmēja arī jautājumu, ka visticamāk šis kādreizējās Kumīšas teritorija ir Kungumājas teritorija, ir bijusi mazāka, kas mēs tā bijusi krietni šaurāk, kas mēs tikai centrālajā daļā ar šīm izolīta trubām pārpusies, un vēlāk tā ir iespējams apatīkus arī uz abām pusēm paplašināt. Un iespējams arī, ka izolīts ir tāpēc arī tikai 19. gadsimtā, kāpēc ne visu noteikti no 17. gadsimta mūrējums. Līdz ar to šeit ir vērojama teritorija, kas ir tikusi pakāpeniski apmēr iekļaut šajā Kumīšas kungu mājā un līdz ar to arī padarīt par daļu no šīs saimnieciskās tēlas. Tiesīgāk, tas nestiedz atbild uz jautājumu par šīm sākotnējās 17. gadsimta kungu mājas izmēriem mēs platību, bet tomēr to kā tas izskatījies 19. un 20. gadsimta sākumā, to mēs tomēr arī apmēram varējām definēt. Jo biežot arī pēc šiem siemu izmēriem, bija šie divi galveniskie ķieģeļi, kas bija likti pēc otram šī ēkas izmēri, apmēram 15 līdz 30 metri, kas principā arī atbilst 19. un 20. gadsimta tāds lauku saimniecības Kumīšas izmēriem. Kas nav tikus izmantot plašiem reprezentācijas pasākumiem un notikumiem, bet, kas ir stabila saimnieciska bāze. Uz ko te tieši norādīja arī artefaktības salietas, kuras mēs atradām izvērkumu gaitā, jo kaut kur pārsēdošā kārtā, bet starp atradumiem nebija neviens prestīžu vai luksus preces. Es tevi priekšstats, mēs sagaidījums no muižnieku vai vietējās elites pārstāvjiem, kuriem vajadzētu atstāt tās krāšas, grēznes, materiālās liecības. Jo lielākā daļa no šīm savietām un paraugiem, kāds mēs ieguvām šajos izrakumos, jāatzīst, ka skaits nebija liels. Varbūt tas arī bija tā, interesanti, ka šo savietu bija salīdzinoši maz. Tāpēc mēs nemācām teikt, tur es negribētu sev vainot, bet drīzāk tas ir stāsts par to, kādas darbības šajās vietās ir tikuši veikts. Jo lielākā daļa no šiem savietu paraugu atradumiem bija saistīti ar saimniecisku dzīvi, ar saimniecību, ekonomiku, mājasaimniecību, apkuri un ar būvniecību. Mums bija ļoti daudz, kāpēc arī šajā kopīgi attēlā redzēt, mums bija ļoti daudz dažādi metāla apgalumi, eņģes, viras, naglas un rokturi un tam līdzīgi. Tas nāca no turvieņi, bet no, teiksim, lokas stūrieņi vairāk bija un tam līdzīgi. Tāpat arī vesela atradumu grupa, tāda ļoti krāsaina un krāšņa atradumu grupa bija krāsas podiņu fragmenti. Respektīvi, jau sākot no viduslaikiem, atdzīvotajās vietās tiek ierīkotas dažādi krāsas no mālu, gatavot podiņu krāsnis, kas tad arī nodrošina apkuru un siltumu attiecīgajās telpām. Un uz šiem lielās līnijās skatoties, šīs liecības arī ir labi datējumas, jo, piemēram, tas atsniedz dobie krāsas podiņu tiek uz attiecībām jau uz viduslaiku beigās 15. un 16. gadsimtu, un tās mēs šeit atradām, bet mēs atradām arī tiešām ļoti interesantus dažādus klāsas podiņus, krāsas podiņus, daži no stūkākiem fragmentiem. Es arī ieliku šajā attēlā, ieskaitot divus sanikvalizētus krāsas podiņus, kas iespējams ir attiecināti uz šo 17. gadsimta otro pusi. Jo lielās līnijās šī zaļā pilsuma, 17. gadsimtā dominē
dominējoši ir 17. un arī 18. gadsimtā. Bet tā tiek plaši izmantot 17. gadsimtā. Melnais un baltais nozīmes ir diezgan universāli, tie sastopam ļoti plašā chronoloģiskā spektrā, līdz ar šo smuko tādu godiņu stūri ar putniņu vai kāds papagēlīgi grūti saprast, katrs izdomā kādu dzīvu putnu sūku saskatīt, to mēs precīzāk nenotādēsim. Bet, teiksim, vidējais kāds putniņu fragments ar augu ornamentiem, kas arī ir diezgan raksturīgs Kurzemes un Zemgales hercogiskas pilību muižām. Un malā, kreisajā pusē esošais ir, visticamāk, kāds ģērboņa fragments, pagaidām mēs vēl neesam noskaidrojuši, kas tas ir pēc ģērboņa, kas ir attēlots. Bet mēs šeit var redzēt šo vainoju kontūru. Arī 17. un 18. gadsimtā nerad īpaši tiek mēdza likt uz kāsas puķiņiem, ieskaties arī savus vismaz stilizētus cimdu ģērboņus. Tas saistīts ar vienu no šiem zināmajiem īpašnieku ģērboņiem. Vēl viens pārsteigums saistībā ar skanlietām bija tas, ka bija ļoti maz tikai 4 pīpju fragmenti, jo līdz uz keramikas izstrādājumiem pīpju fragmenti ir, varētu teikt, viena tādā masveida atkritumu grupām, ko mēs atrodam jauno laiku, tādās vietās, 17. 18. 19. gadsimtā, kad no šādām valkām nav metodām pīpēm, ir ļoti, varētu teikt, aktīvi un daudzīgi norisinājusies pīpēšana. Šo fragmentu ir tik daudz ļoti pragmatiski iemesli pēc, tāpēc, ka tas pīps bija ļoti trausls. Jo tas ir atdots no baltām malkām, tas tiek ievests baltēnās, visticamāk, nav gatavos uz vietas, un lielākoties tās ievedam no Nīderlandes, Anglijas, Zviedrijas, un tās ir ārkārtīgi garas, apmēram šādā izmērā, 30-40 centimetriem, ar nelielu galviņu. Un tieši pie šīs pīpes galviņas tās arī bieži mēdz salūst. Un rezultātā jauno laiku kultūrslāņos krāsos sastāv ārkārtīgi daudz, tās bieži arī ar dažādiem ornamentiem, gleznots arī ar dažādiem amatnieku marķējumiem, tad ir iespējams izsekot no kuras darbnīcas, no kuras iespūlītas, no kuras pat 10 gadus tās un nākušas. Jāatzīst, ka šajos 25 kvadrātmetros mēs atradām tikai šos 4 nelielos baltmālu pīpju fragmentus, kas tiešām bija salīdzinoši maz, kā diemžēl nebija neviena ornamentam, līdz ar to mums nav nekāda tālāk pieturas punktu, lai runātu par šo priekšmetu izstādes. Bet ilgi vajadzētu vairāk, un varbūt arī citos šos būvmājas stūros arī varētu būt vairāk. Liela daļa no priekšmetiem ir saistīta tieši ar keramikas izstrādājumiem un ar traukiem. Un viens no retiem, varētu teikt, ļoti precīzi datējumiem priekšmetiem bija šis fragments, kas bija nācis no Serbijas. Un tikai grūti redzēt, tur tāds divas uzrakstu rindiņas, un apakšējā ir gada skaitlis 1795. Respektīvi, pašas 18. gadsimta beigas. Pavisam noteikti 18. 19. gadsimta mijām, tad šī būve, kas ir uzbūvēta, kas ir neapbūvētajā vietā, ir jau pastāvējusi un iespējams kalpojas kā virtuves zona, vai kā sabiedriskā zona, vai arī kāda molekulas zona. Citātīs interaugu fragmenti, kas attiektos uz šo 18. un 19. gadsimtu, bija ļoti neizteiksmīgi, varētu teikt, tipveida atrodēt. Šis bija instant tieši šo savu gadaskaitu. Sakāt, vēl attēlā mēs redzam, par ko mēs sākam no valstiem galvu, kas īsti varētu būt šis atradums. Beigās, šobrīd skatoties dažādām analoģijām, mēs domājam, tās ir vairogisks vai musketas gaļkopulis. Es teiktu, kur ir uzvakas, kas kalpas pirks turēšanai. Arī liecība, kas nav bieži sastopama un kas drīzāk norāda uz šīm medību aktivitātēm, jo tomēr militārās aktivitātes 18. 19. gadsimtā šajā teritorijā pāri nebija gājušas. Citu
liecība, teiksim, par dažādām kādām militārām darbībām, nu, arī salietām mēs neatradām. Jo pārstātiešām tā bija saistīts ar šo ikdienas saimniecisko dzīvi, mājas dzīvi, virtuves dzīvi, nevis ar, teiksim, kādām karošanas lietām. Zobēta fragmentus, palīdzīgas lietas, kas, piemēram, arī varētu kalpot kā tāds prestižs elements vietējām līdzniekām, nu, tas, tomēr, nenāca priekšā. Bet, skatoties uz tieši šo tādu siešu apakšējo slāni, mēs atradām arī divus ļoti interesantus akmens masas keramikas fragmentus. Akmens masa bija ļoti, varētu teikt, garīga. Keramika tā tika ievesta no Vācijas, tīpaši no Vienzemes apkārtnes, kas lielai daļai Centrālajā Eiropas un Ziemeļeiropas nodrošināja šo ļoti specifisko keramikas masu, kas bija ļoti izturīgi, kā gan palēki, gan zārti, gan arī balti, kā šajā gadījumā. Un visticamāk, ir izpiedoties formas, un es šeit gribētu runāt par iespējams par vienu, bet varbūt par divām lielām kūkām, kas ir kalpojuši vīnu klopāšanai, diezvēl sepēšanai, jo tas, lai gan iespējams arī sepēšanas nolūkos, tas ir bijušas pēc skatoties uz to attēlu formu un raksturu un piemēram, šajā malajā attēlā, ja mēs redzam daļu no kādas jauno laika domās, kas ir tikus iemūžināta šīs akmens masas krūkas. Tas varētu tiešām attiecināms pavisam noteikti uz 17. gadsimtu. Vēl līdz ar to šis iekšējais, apakšējais slavens, kas nosvērt mūsu izrakumu un izpējas posmu, iespējams, tas tiešām saturēja liecības par šo senāko dzīvotību, kas bija risinājusies šī brīža konkursu centrālajā daļā, kas tālāk bija šajā 18. gadsimtā paplašinājies. Bet šeit mēs tiešām varam runāt par to, ka 17. gadsimtā šajā vietā ir jau pastāvēs ne tikai apdzīvotība, bet visticamāk, ka ir bijusi arī kāda celta. Kāda tā bija? To mēs šobrīd nezinām, bet iespējams, ka tas būs viens no būtiskākajiem nākotnes darba uzdevumiem, jo arī cerot uz to, ka šī izpētes darba varētu turpināties, arī šī brīža izpētes laukums tika iekonservēts vai noklāts ar geotekstilu, un pēc tam aizvērts, ņemot vērā šo nedrošo konstrukciju stabilitāti, tika atstātas pilnīgi brīvai apskatē, lai cik tās smukas ir arī nebūtu. Bet šeit mēs arī iezīmējam, ka viens no diskusiju jautājumiem ar restaurātoriem un arhitektiem, cik lielā mērā un kādā veidā, piemēram, būtu iespējams konservēt, saglabāt un eksponēt šīs būvju paliekas. Jo tas, ko mēs šobrīd varam pateikt, jā, ka no šīm ēkām ir saglabājušies pamati, bet tie būs ļoti sliktā tehniskā stāvoklī, tie būs ļoti būtībā. Es pieļauju, ka, ja tie tik atstāti atmosfēras vidas klimata iedarbībā, ja tad ir pēc pāris mēnešiem arī vienkārši sagrūdu, ņemot vērā tiešām cik tie ir izdēdējuši un novērtojušies. Bet, iespējams arī identificēt vairākus izmantošanas posmus un līmeņus, ļoti iespējams, ka, teiksim, veicot tālākas pētības centrālajā daļā, mēs atrast arī šo 17. gadsimta celtnes brīdi. Tur arī varētu atcelties jautājums, vai mēs varam kaut ko pierādīt no 16. gadsimta. Šī brīža hipotēze, ko mēs varam izvirzīt pēc šiem izrakumiem, un arī skatoties uz to, cik ļoti maz ir liecīgi par šo jauno laiku vēstures mūsu arhīvu fondos, gan 16. 16. gadsimtā šeit tiešām ir bijis mežs, teritorija ir bijusi būtībā neapdzīvota vai arī ļoti fragmentāri apdzīvota, un savukārt 17. gadsimtā, varbūt ar gadsimtu vidu, iespējams, tad ir beigušies arī šie Krievu-Poļu konflikti, tad šeit arī sākas kādas muižas veidošanās. Tajā laika posmā 17. gadsimta 40. gados muiža arī nonāk Fonsasu dzimtas īpašumā, un iespējams, ka tieši arī šie
vismaz 3. ne pat 4. Jo Filipāviem domām redzēt arī vēl kāds posms pa vidu. Tad arī mēs varam runāt par šīs vietas iekārtošanu, apūs veidošanu. Un tad arī sāk parādīties apūve šajā kādreiz neapdzīvotajā vietā. Kas pirms tam iespējams tikus tiešām izmantot saimnieciskajām vajadzībām, kā tīkums kaut kur netālu esošai zemnieku kopienai. Jo, teiksim, tajā brīdī, kad sāk veidoties muiža, tomēr tā neveidojas tukšā vietā, bet tā tomēr tiek ierīkota vai nu kāds zemnieku kopienas, zemnieku apmetnes, zemnieku ciemu centrā vai pilnā, vai kontrolētu finanšu ekonomisko, gan arī politisko situāciju šajā apkārtnē. Un tālāk vēl seko šie pārbūves darbi, paplašināšanas darbi, kas ir saistīti jau ar 18. 19. gadsimta biju, un pēdējais šis posms, kas ir saistīts ar 20. gadsimta sākumu, ar 1905. gada notikumiem. Kas gan tiešām revolūcijas dalībnieku atmiņas plaši netiek atspoguļots, bet šeit aptuveni jāvodi norāda tiešām uz ļoti apdomīgiem posmiem šajā vietā, kas iespējams arī iemesls, kāpēc tā apbūve, un arī tālāk šīs muižas izmantošana, kā mītnes vieta, kā kultūras vieta, jau vairs netiek turpināta. Jo sākoties Pirmā pasaules karā, pēdējie īpašnieki un veiki neuzturās vairs šajā teritorijā, un tiek īstenot agrārā reforma, tad pēdējais īpašnieks labprāt pārdod, Aleksies un Kekšs īstenībā nav uzturējies, viņš labprāt pārdod savu muižu un atstos uz Vāciju. Līdz to, skatoties uz šo vēsturiskajiem apkopojumu, arī skatoties to, kā šīs arhitektūras liecības ir izvietojušās šobrīd ainavā, kāda tā vide apkārt, un skatoties īpaši uz šiem arhitektūriskajiem atradumiem, kultūrslāvē, kārtu secību, droši mēs varam runāt par 300 gadu ilgstošu intensīvu apdzīvotību šajā teritorijā. Tas atkārt no šiem 17. gadsimta apdzīvotības posmiem. Bet tieši 17. gadsimta tas jau būtu arī viens no centrālajiem jautājumiem runājot par nākotni. Jo viena no tādām ticamākām iespējām ir paplašināt šo iemērīto stūri un virzīties uz šo kādreizējo iespējamo 17. gadsimta kunga mājas atrašanās vietu. Lai saprastu arī, cik vēl mērā tā ir saistīta ar šī brīža redzamā izdalīta grupām, vai tas ir vispār atsevišķa būva, arī tas izskanēja kādā rakstā. Bet prestīvi jautājumiem, un pēc tam jau tad varētu tālāk domāt par to, ar ko no šīm grupām, un īpaši, kurā zemes līmenī, vai tiek tagad līmenī, šis pēdējais apūles līmenis, vai varbūt šajā 1718. 19. gadu līmenī, tad arī varētu mēģināt veikt kādus konservācijas saglabāšanas darbus un izveidot laiku to tādu nelielu arhitektūras parku, kur arī var paklaigāt tām mēģināt iztēloties, kāda tad ir bijusi dzīve jauno laiku mūžā. Bet, lai mēs nonāktu līdz šai vīzē un pastaigi, protams, būtu nepieciešams jau šos darbus turpināt, jo iespējams jau, ka nākamajā vasarā mēs atkal būsim klāt ar glābstāvu ekskavatoriem un visiem mērinstrumentiem, vai jau ne tikai šajā gadā vienu mazu dienvienu stūri atsaktu un izpētīt un censtos izprast, kas noticis, bet jau divreiz, trīsreiz lielākā platībā censtos skaidrībā šīs vietas būvēst un arī senākajiem vēstures posmiem. Jo tas jaunākais posms, tas mums šobrīd iezīmēs diezgan skaidri, kāpēc šī brīža izrakuma materiāla. Par ko es arī šajā brīdī, kad te jau parādās uzraksts, paldies par uzmanību. Tas nozīmē, ka es kā saprotu, man ir pieticis runāt, man arī pietikļumu, bet es ceru, ka jautājumi, komentāri, rosinājumi no jūsu lūdzu. Tā bija jūsu pašgadījums, lasot daudz, taisīt visu šo dzīvi, vai jūs iepriekš bijās ir devuši kaut ko par tas, vai pilnīgi nav nejausmas, uz kuriem vada tagad darīšu trīs.
Par laimi NASA nav pasaules tāda jomā, ka par to neviens nezinātu. Tas ir pietiekami senis, un man ir savulaik nācies vairāk iesoties saistībā ar jauno talantu apslovednēm, kad tās vēl šeit norisinājās. Līdz ar to man bija ļoti labs priekšlikums par to, kas ir par vietu un kā tā izskatās. Bet es gribētu vēlreiz teikt, ka šis darbs un uzdevums un pētījums lielā mērā izrietē būtībā no pašvaldības interesēm. No pašvaldības vēlas iegūt informāciju, turpināt jau šos, tiešām paskatīties šos pētījumus, turpināt iesākt to pētījumu ciklu, jo pētniecība ir ļoti ilgs process. Un tas, ka mēs varētu teikt tiešām 4 dienās iegūt ļoti daudz informācijas, tā bija arī zināma veids, mums ir godīgi. Arī viegli apzināti meklēt tādu, kas varētu sniegt šādu informāciju. Līdz ar to, pavisam noteikti, es varētu teikt, neviens jau nevar piespiest vadīt izrādījumus, ja pašam nepatīk šī vieta, kas arī šajā gadījumā pavisam noteikti saka. Bet tiešām paldies Guldē, paldies Zēvam par atbalstu un par organizāciju, jo mēs jau būtībā tikai izpratījām un veicām šo pētījumu. Ko mēs ceram tiešām turpināt tālāk. Jā, lūdzu, droši jautājumi, protams, varētu arī jums ienākt individuāli, izteikt pārmetumu, kāpēc jūs kaut kur tur, droši, visādi informācija labprāt uzklausīšu. Jo tas, ko es arī uzgribētu teikt, mums ļoti daudz apmeklētāju izrakuma laikā, mēs tiešām bija patīkami pārsteigts, jo reizēm gadās, ka, teiksim, pilsētā beidzot izrakumus, netikās pienākuma apjautājums, ko jūs darat, mēs nevarējām sūdzēties par interesi trūkumu pavisam noteikti, un tas bija ļoti patīkami, un pat aizmirstinoši kaut kur, ņemot vērā, šis specifiski pētniecības metodnieks ir tā. Un ļoti daudz jautājumu bija par dažādām pazemes ejām. Tagad es gribētu teikt, ka tur, kur ir kungu mājas vietas, tur nebūs pazemes ejā. Tas, ka tās varētu būt saistīts ar kādu no blakus esošiem pagrabiem, ļoti ticami. Bet šajā kungu mājas vietā neizskatās, ka tur varētu bijusi kāda no šīm ejām. Bet varētu būt, ka tīri, varētu teikt, taustāms empiriski pierādījums, iedurot lāpes, mēs paši iekritīsim kādā ejā, tas man liks mainīt savu viedokli kādā vietā. Bet pagaidām es teiktu, nē, tās ejas atpūs nav tā kaut kur tālāk. Bet šajā konkursu ietvarā, ko mēs varam saistīt, ka piedarsim kungu mājas. Lekcijas sākumā jūs pieminējāt tādu vēlību. Vai jūs varat pastāstīt nedaudz vairāk, kādas saistības ar sociālās baznīcu? Būtībā nevar. Īsā atbilde ir nekas īsti par viņu nav zināms. Jo iespējams, ka viņš ir saistīts ar, varētu teikt, zviedru izcelsmi, bet varbūt arī nav. Jo tas, ko mēs zinām, ir tas, ka viņš parādās šajos baznīcas vistācija, un ka viņam tiek iedots šajā 509. gadā veids. Tātad, ka viņam šī vīze tiek piešķirta. Kāpēc tiek piešķirta? Par kādiem nopelniem? Kurš bija izpelnījies ar to, lai viņi iemēģina, vai negod, lai viņi iemēs meža vidu apmēram, jau teikt, te ir lēks, sāc sēdēt, kad ierīko mūžu, grūti teikt. Turklāt 559. gads, tas jau tomēr ir laika posms, kad izstāst Livonijas karš. Kur piedalās visas apkārtējās lielvaras, un iespējams, ka tas ir saistīts ar kādiem militāriem panākumiem. Bet šajā brīdī tomēr Livonija vismaz formāli vēl turpina pastāvēt. Iespējams, Livonijas ordeni, jo būs vajadzīgi vēl 2 gadi, līdz 1561. gadam, kamēr šī pēdējais ordeņu mestris sekularizēsies, un izveidos nākamo Kurzemes un Zemgales hercogs. Bet interesanti tas, ka vēl viens tātad kaut kur šajā apkārtnē ir uzturējis. Un tas ir viens no jautājumiem, ko es tiešām gribētu mēģināt atrast arī baznīcas ministru grāmatās, kas man vēl stāv priekšā. Jo kāpēc viņš tiek kaut kāds dignāja? Jo pēc noteikti, tad viņš šeit ir uzturējies, šeit dzīvojas.
vismaz nomināli. Bet vai šeit kaut ko iekārto, ierīkoja, sarīkoja, grūti teikt. Es teiktu, visticamāk, ne. Bet, nu, tātad, līdz pat 575. gadam, kad viņš nomirst, ja, tātad, jā, ir izveidojusies Kecopiste, ja, tātad viņš šajā teritorijā ir uzņēmis. Jo tālāk arī šī īpašnieku maiņa, kas parādās 17. gadsimta sākumā, no pelnīgi pēctečiem no Gātijas atspēlēja kā skaidrību varonis, kas pēc tam to dažus apmēram 10 gadus vēlāk iemaina citu zemes īpašumu Reklamos un Zasa. Un tad šeit 1700 līdz vai 400 samūs. Tas ir tajā laikosmā šeit arī parādās Zasa. Ar kuriem gan iespējams, un mēs tiešām varam sākt runāt saistībā ar šo muišu veidošanos. Un tas tad arī sakrist ar šiem akmens masas ķermīgas izstrādājumiem ar šo 17. gadsimta vidu otro pusi. Nu tā, bet jā, man atliks tā šobrīd ir diezgan liela mīga, ja, un arī Marija Ķakoļeva, nu, ka mums ir, varētu teikt, ievērojamākā Hercogas laika pētniece, ja, nu, viņi vienkārši norāda, jā, ka, nu, jā, ir tiešām slēdmešanas gadījums, jā, bet neko tālāk viņi arī nav atlasas nekādas attīstības. Jo nevarētu teikt, ka mēs zinām visas atbildes uz jautājumiem par Zasas vēsturi vai par muišu veidošanos, bet šobrīd jau zinām, un cerams, ka pakāpenies, ka mēs to mozaīku veidosim aizvien pilnīgāk un kaut kā arī raibāk, pavisam noteikti, jā, un daudzvērtīgāk. Jā, bet nu, ja tiešām kāds jautājums, es nekur pārāk nesteicos, ja, tā kā tiešām varam pienākt parunāties, ja ir vēl kā izteikt kāds komentāri, kādu ideju, kāds domu droši. Paldies šajā! Paldies profesoram, ka mums ir sadarbība sākusies. Cerams, ka mums viņam turpināsies. Arī es ceru, ka nākošajā gadā noteikti jūs aicināsim, raksim tālāk, pētīsim, jo šī mīkla par Zasu ir kaut kā jāpasaka. Tā pirms ir, tā mums ir viens tas arī nav nekur pateikts, skatīsimies. Tāpēc es dādu kalendāru, lai jūs varētu to laiku iezīmēt, kad pie mums braukt un sākt trāk. Un arī pašās beigās, šādi pasākumu arī veikt. Protams, paliek mūsu doruna bilde, ja kāda ir kāda bilde par Zasu, vienalga, dodiet. Jā, jo mums tā profesora bija doruna, pašvaldība piemaksās viņam pie vairāk naudas attīstīt tādu bildi. Bet viss cerības, ka jums ir aktīvi pulsē. Jā. To es vēl šobrīd droši pateicu. Jā, tāpēc droši vien, ka mums ir apsās lietās mūsu no Zasas kaut kādas lietas, ir Pilsrūzāvē, Bauskāja lietas, kuras ir no Zasas ķērponis. Varbūt kāda brauc kaut kur vēl kalporēts, varbūt brauc Lietuvā, varbūt kāds Viezrijā izbrauc, vēl kaut ko atrot, jā. Ierauga, ko tie zina.